Sveicināti! Ar jums atkal ir veselīga domāšana. Un šogad mēs esam apņēmušies vairāk filmēt video. Jā. Un šoreiz mēs gribētu sākt, kas īsti ir psihoterapija. Nu jā, kad tas jautājums tāds ļoti liels un varbūt arī ir 1000 atbildes un 1000 skolas. Jā, īsumā varētu teikt, ka caur komunikāciju mēs palīdzam cilvēkam ar kaut ko tikt galā. Jā, un komunikācija ir, mēs runājam, mūsu metodē mēs redzam viens otru, jā, psihoanalīzē, piemēram, neredz analītiķi. Citās terapijās arī kustās, kaut ko dara, citās brauc kopā, mācās braukt ar sabiedrisko transportu. Jā, es strādāju sēžot krēslā un runājoties. Nu jā, būtībā cilvēks atnāk ar to, kas viņam ir grūti, smagi, nomāc. Un mans uzdevums ir tā kā ar to būt kopā, kaut kā pieslēgties un no tā punkta palīdzēt sākt iet ārā. Vēl droši vien daudziem ir jautājums, kā izvēlēties psihoterapeitu vai, ja piemēram pirmā reize nesanāca, kaut kā neizveidājas tas kontakts, vai viss tikai es tagad neesmu derīgs psihoterapijai un ko darīt? Nu jā, ka es domāju, tas ir ļoti, atrast to savu speciālistu, tas var neizdoties uzreiz. Jā, tāpat kā mēs nevaram uzreiz atrast tur treneri vai fizioterapeitu, vai ģimenes ārsts nepatīk, ka tas ir tāds process. Jā, var paskatīties, varbūt ir intervijas, varbūt ir video. Un svarīgi, lai jums būtu saprotami, ko tas cilvēks stāsta, un lai tas kaut ko dod. Jā. Tāpat ir atkarīgs, cik cilvēks, ko viņš grib risināt. Vai viņš grib vienu konsultāciju, vai viņš grib tādu ilgtermiņa terapiju, sevi kaut kā izmainīt, uzlabot. Un, ja tas ir ilgtermiņa, var pat aiziet pie vairākiem, parunāties, iepazīties, pajust, vai tas der vai neder. Bet, tas ir svarīgi, lai tā sadarība būtu. Jūs minējat to vienu konsultāciju. Vai tā kā vienas konsultācijas laikā iespējams atrisināt kaut ko, vai tikai iepazīties? Vai kā tur izskatīt? Šis ir, vispār medicīnā gribētos, lai vairāk būtu tāda individuāla pieeja. Jā, un ka te nav tāda kaut kas vienādi. Jā, un vienam cilvēkam jākļūst tā kā aktīvākam, citam mazāk aktīvam. Un tas, cik kam ko vajag, arī ļoti, ļoti atšķirās. Jā, tāpēc nederēs, ka jūs izlasat, piemēram, ka es tur aizgāju vienu reizi pie kaut kāda speciālista un tad viss tur atlica un sanāk. Tā kādam var būt, jā, un mēdz būt ļoti talantīgi cilvēki, kur ir iespējas, viņš jau visu daudz saprot, un te kaut kas nav saslēdzies, un viņš tajā vienā sesijā kaut ko saprot, kaut kas viņam noklikšķ, un dzīve iet uz priekšu. Un citam cilvēkam var pat tā būt, ka visu mūžu tā kā jāiet, kaut kādā biežumā. Jā, tas ir tā kā mēs ejam, nezinu, kāds iet pie fizioterapeita reizi nedēļā, jā, vai ir svarīgi iet uz dejām, un tur arī ir tusiņš un komanda.
Bet šis ir ļoti, ļoti individuāli. Jā, un arī, ko cilvēki iegūst, tie jautājumi ir ļoti dažādi. Nu, piemēram, viens no jautājumiem atnāk vīrietis ap gadiem 40, ir mīļākā un ir sieva. Un sieva ir pieķērusi, ka ir mīļākā, un tagad jāizlemj. Un pasūtījums var būt izlemt, palikt ar sievu vai ar mīļāko. Ja? It kā, sanāk tāds viens uzdevums. Pavisam cita tipa varbūt uzdevums ir tāda ilgstoša nedrošība, gribās vairāk gūt panākumus, uzdrīkstēties, palikt stiprākam. Ja, tad pavisam cita tipa uzdevums, kur svarīgi saprast, kā viss tur strādā cilvēkam. Es par to vēl domāju, ja terapija tika pārtraukta, vai pēc kāda laika var atgriezties pie tā paša terapeita, vai jāmeklē jaunu, vai kā tas parasti ir? Arī es domāju, kā cilvēkam vajag. Ja, galvenais, lai viņam ir izaugsme. Un ir cilvēki, kas, piemēram, atnāk pēc 10 gadiem, pat cik es jau strādāju, cik jau man kaut kādi 24 gadi, tad ir nācis terapijā tur pirms 15 gadiem, un toreiz tur bija problēmas attiecībās. Ja, tad tas uzlabojās, un tagad viņš atnāk, ka ir grūtības darbā. Ja, tad mēs strādājam arī ar to darba problēmu. Dažiem vajag ik pa brīdim atnākt, nezinu, pēc 3 mēnešiem vai šādi tad. Jā, bet vēl par šo jautājumu citreiz vajag arī, ka, piemēram, pirmais terapeits bija vīrietis, otrā ir sieviete. Jā, tad tās dažādas pieredzes viņas papildina. Jā, un arī terapija viņa nav visvarena, viņa tikai palīdz cilvēkam sākt realizēties dažādās jomās. Jā, un citreiz es arī iesaku, jums vajag kaut kādu fizisku aktivitāti, atrast tur savu treneri vai fizioterapeitu vai komandu, hobiju vajag ar draugiem. Jā, un citi arī lasa grāmatas, YouTube video skatās, un tas viens otru papildina. Citreiz cilvēki nāk individuālā terapijā un vēl aiziet uz pāru konsultācijām. Ja? Tas arī viss, jo vairāk dažādas labas pieredzes, jo tas tā kā apaugļojas, tā kā summējas. Un tāds jautājums, ja cilvēks tā kā iet gan individuālā terapijā, gan pāru terapijā, vai to var darīt vienlaicīgi, vai tā kā jāiziet vienu un tad jāsāk otru? Vienīgā problēma, ja tā kā tās terapijas viņas tā kā sāk kauties, vai tie abi terapeiti, tur viens saka tā, otrs saka tā. Jā, bet būtībā var būt visādi, bet atkal katra situācija ir unikāla. Un, ja tas viens otram traucē, ja, tad varbūt nevajag, bet citreiz atkal vajag. Ja, tāpēc es saku, tas ļoti, ļoti subjektīvi. Un galvenais ir atrast to terapeitu, kurš tā kā sabiedrotais palīdz. Un jūs jūtat, ka viņš palīdz, jūs paliekat stiprāki, ejat uz priekšu. Jūs jau minējāt, ar ko pacienti nāk pie jums. Varbūt jūs varat papildināt? Tie jautājumi var būt ļoti, ļoti dažādi. Depresijas, panikas lēkmes, kautrīgums, nespēja veidot attiecības. Vai arī tādi kaut kādi mazāki jautājumi, jā, vai partners ir īstais, piemēram. Jā, un citreiz arī vienā sesijā
cilvēks saprot, ka ir īstais. Ja? Tas nenozīmē, ka es pasaku, ir īstais, bet mēs kaut kā parunājamies, ja, varbūt kaut kāds skats no malas, es kaut ko pajautāju, cilvēks kaut ko ierauga. Ja. Tā kā ļoti dažādi un varbūt ir kaut kādi obligātās lietas, kur vajadzētu iet, ja nesanāk attiecības, depresija, milzīga trauksme, neiet karjerā, tad būtu tas kaut kā jārisina. Bet citreiz cilvēks tā kā, piemēram, viss tā kā ir, bet nejūtās laimīgs. Ja? Mēs varētu teikt, var tā kā dzīvot, bet var arī ar terapiju arī var palīdzēt. Jā. Es tādā gadījumā saku saviem pacientiem, ka varētu uzlabot dzīves kvalitāti. Jā. Un vēl ko gribās teikt, kad mums jau valstī cilvēki, izglītībā tas nav, kā būt veselam, kā būt apmierinātam, kā būt drošam, kā veidot attiecības. Un, manuprāt, to visu jau vajadzētu skolā mācīt, ja, lai pēc tam dzīvē nav jāiet tur terapijā, jāmaksā liela nauda vai jāmācās caur kļūdām. Jā, tas būtu ļoti liederīgi. Ja šos psiholoģiskos pamatus un svarīgas lietas tiktu apskatītas, izpētītas jau skolas laikā. Jo attiecības ir visur. Un tā kā tas ir klātesošs jautājums. Vēl tāds jautājums, kā īsti strādā psihoterapija? Par to ir daudz pētījumu, un ir dažādas versijas. Tas pētījums, kas man patīk, viņa nosaukums ir Bostonas Study Group pētījums. Tur vesela grupa dažādu speciālistu. Un viņi konstatēja, ko? Viņi konstatēja, ka terapeiti, to, ko domā terapeiti, kā strādā, ka tā nav, ja, ka strādā kaut kas cits. Un viņu prāt strādā tā reālā komunikācija, ja, bet un to sauc implicit communication, bet tas notiek ne ar vārdiem, bet preverbālā līmenī. Ja? Kad jau tagad, kad es Kristīnai jau kaut ko saku, es saku vārdus, tāpat es jums saku vārdus. Bet 80% jūs uztverat kaut ko citu, ja? Un tāpat arī terapijā. Jā, bet tā implicit knowledge, ka mēs zinām, kā komunikācija notiek, un tad, kad tā informācija iet no viena uz otru, tad tā kā terapeits kaut kā māk tam cilvēkam palīdzēt. Jā, vienkāršāks piemērs ir, pacients ir satrauktāks, un es runāju mierīgāk. Ja, un sesijas beigās viņš runā mierīgāk, bet viņa neironi jau mācās to apstrādāt. Ja, vēl par to implicit, tas ir tā kā, piemēram, kāds cilvēks zina, kā braukt ar mašīnu. Ja, tā kā agrāk bija jāspiež gāzi un jāatlaiž sajūgu. Viņš, piemēram, zina, kā to darīt, bet tad, kad viņš apsēžas, viņam nesanāk. Ja, un tāpat par attiecībām. Un tas implicit ir, ka cilvēkam sanāk, ja, mašīna brauc, un varbūt viņš pat jau nezina kā. Ja, vai tāpat mēs nezinām, kā mēs braucam ar riteni, ja, kā mēs tur noturamies. Bet sanāk, ka šo reālo mācēšanu komunicēt, mēs varam vai komunikācijā ar cilvēku iemācīties, vai viņa kaut kā rosina. Ja, un tad sanāk, ka terapija notiek tajā komunikācijā, bet arī notiek pēc tam, kad cilvēks to apdomā.
Jā, nu, un tas mans koncepts, ka tā viņā jau ir, piemēram, tā ozola zīle, un viņš var izaugt par ozolu, bet kaut kas traucē. Jā, un tad es eju tur, kur tas traucējošais ir, palīdzu tam atbrīvoties, un tad viņš realizējās. Jā, un tā kā budismā saka, ka tas dievs tur ir iekšā, jā, un tikai viņš realizējas. Nu, tā būtībā arī es izjūtu, ka tā cilvēka tā realizācija viņā ir, un nu, man tikai kaut kā jāasistē, jāpalīdz. Jā, bet nu, nezinu, cilvēki klausās, vai to var saprast, vai nevar. Jā, paldies jums par jūsu atbildēm. Un tagad es gribētu palūgt, lai jūs arī dalītos savā pieredzē, ja jūs gājāt terapijā, un vai tas bija palīdzoši. Un varbūt jums radās kādi jautājumi. Ok, tad tiekamies nākamreiz. Jā, tiekamies nākamreiz. Atā. Atā.